Šis ir mums jau 15. labdarības brauciens pie daudzbērnu ģimenēm. Mēs braucam pa visu Latviju. Lielākoties līdz šim esam braukuši pa Latgali. Nu, un 2005. gadā mēs pirmoreiz izlasījām Latvijas avīzē. Bija akcija no rokas rokā. Nu, tad mūsu pašvaldības darbinieki šeit sanācam kopā un nolēmām, ka mēs arī labprāt šajā akcijā piedalīsimies. Ja? Nu, kā tas viss notiek? Vācam drēbes. Nu, dabīgi lietotās, tīras, sakārtotas drēbes, jā. Cik katrs varēja ziedoja arī naudiņu, jā, pirkam pārtiks produktus. Nu, un tad arī izvēlējāmies ģimenes. Pirmo reizi mēs to visu izlasījām Latvijas avīzē, izvēlējāmies ģimeni, kur mēs brauksim. Bet tālākie braucieni mums bija savādāk. Mēs sazinājāmies ar katru novada sociālo daļu, ar darbiniekiem, lai viņi mums iesaka ģimenes, kuras ir, nu, teiksim, labvēlīgās ģimenes, bet maz nodrošinātās. Lai nebūtu tā, ka mēs to mantu saziedojam, aizvedam un viņi aiziet nepareizos ceļos. Ja? Nu, tā mēs esam izbraukuši ļoti, ļoti daudz. Un šis mums ir jau 15. brauciens. Un nu, mēs esam izvēlējušies Ilūksnes novadu. Pirmā ir Subate, tad uz Eglaini mēs braucam uz Ilūksti, uz specskolu un braucam arī uz Bebreni. Nu, kā jūs redzat, tur ir mums izvēlēts 6 ģimenes. Sociālajā darbinieki mums iedeva 4 ģimenes un Luterāņu baznīca mums iedeva 2 ģimenes. Ja? Līdz mums brauc arī mācītājs, Luterāņu draudzes mācītājs Raivis Martinsons, kas ir tieši tā novada mācītājs. Nu, un brauc līdz arī mūsu bērnu likuma pārkāpumu profilaks nodaļas darbinieki, kas ir arī sasaistījušies mēs ar skolām. Esam 3 skolās mēs izvedīsim lekcijas par drošu pārvietošanos tumšā laikā, vienkārši tāda īsa informācija bērniem, kā ir jāuzvedas uz ceļa, sabiedrībā un tā tālāk. Ja? Veļas mazgājumā mašīna, to mēs esam nopirkuši, gultas veļa. Segas, aizkari vajadzīgi, virtuves trauki. Bērnam trūkst gultiņa, arī gultiņu mēs esam nopirkuši. Arī apavi ļoti daudz vajadzīgi. Trauki, apģērbi, sporta bikses, sporta tērpi, siltās vējjakas ir vajadzīgas. Rotaļlietas, tā bērnam vajadzētu mašīnas sēdeklīt, lai viņi varētu vest uz bērnu dārzu. Ļoti nepieciešams dators, kas vajadzīgs skolā bērniem, ja? Arī sadzīves ķīmija būtu nepieciešama. Noderētu tapets, grīdas krāsa. Nu, to mēs arī esam iegādājuši, tas mums arī ir. Tā kā Ziemassvētki priekšā, un šis ir tāds kā Ziemassvētku labdarības brauciens, tad mēs katrai ģimenei šādu vienu paku pelēkos zirņus esam nopirkuši. Mēs esam arī žāvētās cūkas, teiksim, krūtiņu, lai bērniem būtu pīrādziņi, svaigu raugu mēs pērkam, rozīnes ir, jā, lai varētu arī gardās maidītas uztaisīt bērniņiem, jā. Kā svētki bērniem būs, par to ir domāts. Man ir liels gandarījums, un es vēlētos pateikties visiem Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri šajā adventa laikā atrada par iespēju dalīties ar savu adventas prieku ar citiem cilvēkiem Ilūksnes novadā.